Ministrs kungs, Ceļu satiksmes drošības padomes locekļi, klātesošie, laipni lūdzam satiksmes ministrijā uz kārtējo padomes sēdi. Šodien gan intensīva darba kārtība, droši ziņojiet, ja ir kādas vēlamas korekcijas, bet uzklausīsim veselu virkni prezentāciju arī par aktuālo 23. gada ceļu satiksmes negadījumu statistiku, kas noteikti nav iepriecinoša. Un droši vien tad lielāko šodienas sēdes daļu pavadīsim arī diskutējot par to, kā novērst šādu pavisam nelāgu statistiku. Varbūt pirms mēs ķeramies klāt darba kārtībai, vēlējos arī visus klātesošos informēt par dažām aktualitātēm, kas tagad mums pēdējos mēnešos ir saistībā ar ceļu satiksmes drošību. Viss, protams, skatāms kontekstā ar šo ļoti tiešām negatīvo statistiku, tā skaitā bojāgājušo, smagi ievainoto statistiku, bet šobrīd tādā praktiskākā gultnē ievirzās, tas ir pirmais punkts, ko es gribēju uzsvērt, ievirzās mūsu sadarbība ar OECD, jeb tā paspārnē darbojošo starptautisko transportu fórumu, kur mēs plānojam kopīgi veikt tādu visaptverošu izvērtējumu tieši ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Latvijā, ņemot vērā ITF, jeb starptautiskā transporta fóruma darbības specifiku, ļoti plaši arī mēģināsim izmantot citu valstu pieredzes un to analīzi. Skaidrs, ka arī mūsu ziemeļu reģionā ir valstis, kam ceļu satiksmes jomā sokās daudz labāk nekā mums, un tāpēc, protams, jācenšas mācīties no labākajiem, cits starpā, ja mēs padomājam tādā tālākā nākotnē, tad arī ceļa karta virzībai uz nulles vīziju ieviešanai 20-30 gadu laikā, un arī tur jāliek spēcīgi pamati. Mēs esam arī satiksmes ministrijas budžeta ietvaros atraduši tam finansējumu. 2024. gadā tie ir 200 000, līdz ar to tā ir tāda apjomīga sadarbība ar tiešām pasaules kalibra ekspertiem. Mēģināsim tad arī izmantot šo sadarbību, lai dotu labas rekomendācijas un tiešām tādu rīcību politiku un rīcības Latvijai. Protams, ka visas tās svarīgākās idejas, es domāju, arī tādas starpziņojums virzīsim arī uz šo padomi, un tad jau kopīgi lemsim, kā tālāk darboties. Tad turpinās arī attiecīgais Eiropas Savienības projekts, kur ietvaros tiek ievākti dažādi satiksmes drošības indikātoru dati, papildus ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem un smagi ievainotajiem, attiecīgi par atļautu ātrumu ievērošanu, par drošības līdzekļu lietošanu, drošības jostām ķiverēm, par transporta līdzekļu un infrastruktūras drošību, negadījumu seku likvidēšanu un tā tālāk. Tad Latvijā šobrīd darbojās 100 stacionārie fotoradari, un no pirmajā posmā paredzētajiem 17 vidējā braukšanas ātruma kontrolas posmiem darbojās 16. Līdz ar to es nezinu, kas ar to 17, bet tie darbojās. Un kas ir svarīgi, Latvijas valsts ceļi, es domāju, Lazdovskis kungs mums arī informēs detalizētāk, ir uzsākuši arī visus nepieciešamos priekšdarbus jau šiem nākamajiem 17 vidējā braukšanas ātruma kontrolas posmiem. Un tas, ko mēs redzam, jūs noteikti arī visi esat informēti, principā šis kontrolas līdzeklis darbojās ļoti atzīstami. Redzam, ka vidējais ātrums šajos posmos gan būtiski samazinās. Protams, ka cilvēka dabu nav viegli mainīt, pēc zonas viņš pieaug, bet tomēr joprojām saglabājās zem vidējā ātruma, tieši zem atļautā vidējā braukšanas ātruma. Un ja mēs atceramies arī pagājušajā sēdē minēto CSDD, šo dinamiku, kas izriet no pētījumiem, katri 2 kilometri, 2 km/h, ar ko mēs samazinām vidējo ātrumu sistēmā, mēs varam izglābt vismaz 20 dzīvības. Ir stājušies spēkā arī nozīmīgi grozījumi gan ceļu satiksmes likumā, gan ministra kabineta noteikumos. Jau pagājušā gada vasarā stājās spēkā šie apjomīgie grozījumi likumā, tostarp paredzot obligātu skrējriteņu, elektroskrējriteņu reģistrāciju, transporta līdzekļu vadīšanas tiesības vadot skrējriteņu un koplietošanas pakalpojumu saņēmēju identitātes un vecuma pārbaudi, korekcijas grupu apmeklējumu, ja transporta līdzeklis vadīts alkohola vai narkotika reibumā. Jūs labi zināt par šiem plašajiem grozījumiem. Šobrīd, protams, likums arī ir vaļā, virzās uz trešo lasījumu. Bet neesmu līdz galam gandarīts, ka satiksmes ministrijas priekšlikums par monetāru sodu no 6. kilometra neguva Saeimas atbalstu, bet mēs turpināsim strādāt
arī šajā, nosacīt zemajā diapazonā, lai gan nekas nav uzskatāms par zemu, ņemot vērā visas tās ietekmes uz satiksmes drošību, bet arī šajā diapazonā, lai veicinātu izpratni tā skaitā par sodu politiku, gan attiecībā uz monetāriem sodiem, gan soda punktiem un tam līdzīgi. Tad pagājušā gada novembrī stājās spēkā arī ministra kabineta noteikumi par uzvedības korekcijas programmu personām, kas sodīts par transporta līdzekļu vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē. Līdz ar to arī tāda pietiekami būtiskas izmaiņas nozares reglamentējušajos aktos. Par to mums šodien būs arī prezentācija, bet vēlējos pieminēt arī šo pētījumu par mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanu Latvijā. Protams, šeit arī mērķis ir ļoti praktisks, iegūt rekomendācijas un tālāk jau veicināt reformas, lai samazinātu tieši tos ceļu satiksmes negadījumus, kuros ir ievainoti vai gājuši bojā tieši mazaizsargātie satiksmes dalībnieki. Diemžēl šis īpatsvars Latvijā ir ļoti augsts. Tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, gan no infrastruktūras puses, gan citādi. Es zinu, ka daudzi klātesošie šajā pētījumā piedalās, tā skaitā nevaldības organizācijas. Liels paldies par jūsu darbu. Šodien redzēsim starp prezentāciju vai to sākotnējo prezentāciju un tālāk jau, protams, strādāsim ar šo svarīgo materiālu. Un visbeidzot, otro gadu notiek arī konkurss par ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas, tā saucamais indeks, kur, protams, mērķis ir izcelt, popularizēt, godināt tās priekšzīmīgākās pašvaldības pilsētas, kas savās apkaimēs ir ieviesuši dažādu veidu satiksmes drošības uzlabojumus gan infrastruktūras ziņā, gan citādi. Un, protams, arī stimulēt veselīgu konkurenci starp pilsētām un novadiem tieši šajā indeksā. Tie varbūt tādi galvenie punkti no manas puses. Novikovs kundze savā prezentācijā iespējams, ka pieskarsies vēl kādām lietām, kas ir satiksmes ministrijas šobrīd un nozares redzeslokā, bet es labprāt atklātu sēdi un ķertos pie darba kārtības, vai kādam ir kādi priekšlikumi, iebildumi, komentāri par darba kārtību. Labi, tad varam virzīties uz priekšu ar valsts policijas ziņojumu par drošības statistiku 23. gadā. Jančevska kungs, lūdzu. Labdien, ministra kungi, klātesošie. Iepazīstināšu ar valsts policijas apkopoto ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu statistiku Latvijā 23. gadā. Jā. Tātad kopējais reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko reģistrējas policija, ir samazinājies. Varbūt ne būtiski, bet tomēr samazinājums ir, jo mēs arī strādājam ar sabiedrību un turpinam strādāt, izglītot sabiedrību, izmantot vairāk šos saskaņoto paziņojumu iespējas. Tādā veidā gan, lai neradītu liekas sastrēgumus, kā arī, lai atvieglotu darbu valsts policijas darbiniekiem, neizbraucot uz šiem maznozīmīgajiem negadījumiem. Daļā par bojāgājušiem, diemžēl, situācija ir pasliktinājušies. 23. gadā bojā gājas Latvijas valsts ceļiem 142 personas. Tas ir par 29 vairāk. Un jāsaka, ka ir apmēram vairāk kā 10 gadījumi, kad šie negadījumi varbūt nav klasiskie negadījumi, bet vairāk kvalificējumi kā nelēmas gadījumi, bet, diemžēl, viņi joprojām parādās kopējā statistikā. Smagi ievainotie ir samazinājušies un viegli ievainotie ir arī jūtams pieaugums. Negadījumos ar bojāgājušiem skaits pēc statusa joprojām lielākais skaits ir transporta līdzekļu vadītājiem, no kuriem kopējais skaits ir 57, no kuriem 43 gadījumos ir vieglā transporta līdzekļu vadītājs, 9 gadījumos kravas transporta līdzekļu vadītājs, 5 gadījumos traktoru vadītāji. Jāsaka, ka gājēju skaits ir 30, kas ir pietiekoši liels, un jau šis skaitlis ir vairāk gadu garumā īpaši nesamazinās. No negadījumiem ar bojāgājušiem iesaistītie transporta līdzekļu veidi, lielākais skaits ir 60 ir vieglie transporta līdzekļi, vieglās automašīnas. Attiecīgi pārējās kategorijās ir skaitlis pielīdzināts arī bojāgājušo vadītāju skaitam. Pēc ceļu satiksmes negadījumu veidiem lielākais skaits arī joprojām ir skaits pieaudzis salīdzinājumā ar 22. gadu ir sadursmes, savstarpējās sadursmes starp automašīnām, tās ir 50 sadursmes.
Šobrīd gan uzbraukums gājējiem, gan apgāšanās ir līdzīgi tie 30 gadījumi. Jāmin, ka arī apgāžoties lielākais skaits no pasažieriem ir bojā tieši pie apgāšanās šiem gadījumiem. Analizējot dinamiku par negadījumiem ar bojā gājušiem, iedalot tos pa nedēļas dienām, tad šī gradācija mums liecina, ka gada griezumā vairums negadījumu ar bojā gājušiem notika tieši šī nedēļas ceturtdienās un piekdienās. Pārējās dienās bija salīdzinoši līdzīgi. Un šo pašu analīzi veicot pēc diennakts stundām, tad vairums šo negadījumu notika laika posmā no 15. līdz 19. un no 21. līdz 22. Atbilstoši arī šim grafikam, tad arī negadījumu skaits kopējais negadījumu skaits arī iet šai pašai līknei attiecībā par iedalījumu pēc diennakts stundām. Negadījumos, kuros kāds no vadītājiem ir iesaistīts un atradās reibuma stāvoklī, 23. gadā ir samazinājies par 181 gadījumu. 22. gadā bija jūtams pieaugums, bet iepriekšējā gadā šis samazinājums ir lielāks nekā bija pieaugums iepriekšējā gadā. Kopā tie ir 768 gadījumi, kad kāds no iesaistītiem bija reibumā, neatkarīgi no tā, vai viņš bija izraisītājs, vai viņš bija dalībnieks un cietušais negadījumā. Kopējais skaits par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē ir pieaudzis. Kopējais ir vairāk kā 207 000. Pieaugums ir apmēram par 53 000 pārkāpuma. Mēs šo vairāk saskatām ar to, ka šis ir ietekmējis gan šī valsts policijā īstenoto reforma, kad ir izveidot šis rēģējušais policijas institūts, un līdz ar to arī gan darbinieku skaits, gan arī tehniskais nodrošinājums ļauj lielākam skaitam policijas darbinieku rēģēt tieši uz pārkāpumiem ceļu satiksmē. Konstatēto gadījumu skaits administratīvos pārkāpumos tātad joprojām lielākais ir 68 000, vairāk kā 68 000 tieši par ātruma pārkāpumiem. Tas faktiski jau dominē pēdējos gadus. Ja salīdzinām vadītāju narkotiku reibumā, tad ir samazinājums. Agresīvajai braukšanai arī ir neliels, bet tomēr samazinājums. Daļā par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, veicot šo gradācijas izpēti, mēs redzam, ka lielākais ātruma pārkāpumu skaits ir tātad gan apdzīvotā vietā, gan ārpus apdzīvotas vietas ir tieši pārkāpumi no 21 līdz 30 km/h. Tālāk seko no 11 līdz 20 km/h, un trešajā vietā mums ir ātrums slieksnis no 31 līdz 40 km/h. Tā kā mēs redzam, ka šī ir tā ātruma gradācija, kur pārkāpumi ir konstatēti visvairāk gan fiziski apturot transporta līdzekli, ko dara policijas darbinieks, gan arī šāda paša aina ir gadījumos, kad pārkāpumi tiek fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, transporta līdzekli neapturot. Pārkāpumi, kas saistās ar tālruni lietošanu, ir pieaugums. Luksusforu režīms ir krities ievērojami. Drošības jostas ir kritušās, varbūt ne tik ievērojami, bet tomēr samazinājums ir. Bet, diemžēl, gājēji pagājušā gadā bija salīdzinoši nedisciplinēti ar 22. gadu. Vadītāji, kas bija aizturēti alkohola reibumā pie stūres, tad kopējais skaits ir samazinājies par 984 gadījumiem. 23. gadā kopā ir aizturēti 3413 vadītāji, no kuriem tad 899 gadījumos šis reibums bija līdz 1,5 promilei. Tātad tie bija tie vadītāji, kuriem bija vadīta apliecība. Savukārt virs 1,5 promils bija vairāk kā 1000 vadītāji, un 1300 gadījumos bija reibums bez vadītāja apliecības. Tā kā joprojām mēs redzam, ka tieši vadītāji, kuri ir sēdušies reibumā bez vadītāja apliecības, pārsniedz to vadītāju skaitu, kuri bija reibumā virs 1,5 promilas.
ar vadītāju apliecību. Jā, kopumā tad apmēram par nepilnu 1000 šie vadītāji reģistrēti mazāk kā 22. gadā. Arī konfiskācija šiem vadītājiem par alkohola vadīšanu reibumā kopējais konfiskēto transporta līdzekļu skaits ir 815, piedzinama pilnvaru daļai vērtība ir 1607 gadījumos. Tas liecina par to, ka šajos gadījumos šie vadītāji lielākoties nav šo transporta līdzekļu īpašnieki. Transporta līdzekļus pieder vai citai personai, vai viņš atrodas īpašumā līzingdevējiem. Par pārkāpumiem, kas ir fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transporta līdzekli, tad kopējais lēmumu skaits ir 306 262, kas ir apmēram par nepilniem 30 000 mazāk. Ja mēs paskatījāmies iepriekšējos slaidus, kad ātruma pārkāpums ir pieaudzis gadījumos, kad ir fiziski apturēts vadītājs, tad ar tehniskajiem līdzekļiem ir jūtams samazinājums. Bet no šiem 306 000 apmēram 280 000 arī ar tehniskajiem līdzekļiem šie pārkāpumi ir par ātruma pārkāpumiem. Ar valsts policijas netrafrētiem transporta līdzekļiem 23. gadā pārkāpumu skaits ir dubultojies, vairāk kā dubultojies, tie ir kopā 32 000 pārkāpumi, salīdzinoši ar 22. gadu. Tas rezultāts ir saistošs tam, ka no 23. gada mūsu rīcībā ir šādi 3 transporta līdzekļi, un līdz ar to arī pārkāpumu skaits ir lielāks. Un pārkāpumu gradācijā mēs redzam, ka lielākais skaits pārkāpumiem ir par ātruma pārkāpumiem, tālāk seko braukšana bez OCT apdrošināšanas, tehniskās apskates vai nereģistrēts, un par citiem pārkāpumiem, kas saistīti gan ar dažādām ceļazīmu neievērošanu, virziena rādītāju neievērošanu un tam līdzīgi. Kopš augusta vidus strādājam ar šo te vidēja ātruma posmiem. Šajā gadījumā arī ir konstatēti kopā vairāk kā 14 000 pārkāpumi. Redzam, ka lielākais skaits ir tieši ātruma pārkāpumiem. Tālāk seko līdzīgi kā bija iepriekšējā slaidā braukšana bez OCT apdrošināšanas, bez tehniskās apskates. Arī šajā sistēmā uzraugošajā šie pārkāpumi top 3 dominē ar iepriekš minētajiem pārkāpumu fiksēšanas veidiem. Un jāpiemina, ka no prioritātēm, kas bija valsts policija iepriekšējā gadā, tātad ir īstenot šis vidēja ātruma kontrolas sistēmas ieviešana sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem un satiksmes ministriju. Gada vidū stājās spēkā virzītie grozījumi, ko virzījām kopā ar iekšlietu ministriju par atbildību transporta līdzekļiem, kuriem ir bojāta izpildes sistēma vai šis te troksnis pārsniedz normatīvus. Šo soda politiku pielietojam kopējā darbā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehnisko kontroli, kad veic transporta līdzekļu kontrolas ceļa. Un arī atsevišķiem pārkāpumiem elektroniskas kredītu vadītājiem tika palielināta šī soda sankcija daļā tieši par šiem trupākajiem pārkāpumiem. Tas no manas puses viss īsumā. Ja ar jautājumu esmu gatavs atbildēt. Paldies policijas priekšniekam par ziņojumu. Droši uzdodiet jautājumus. Es varbūt sākšu ar pāris komentāriem. Viens ir tas, kas bija 12. slaidā, kur bija ātruma sodu frekvences. Tur jau ļoti uzskatām redzams, ka tur, kur radars nesoda, tur ir mākslīgi pazemināts tas skaits. Es domāju, ka tas pirmais, tas drusku priekšu apakaļ 12. Jā. Attiecīgi, kreisais stabiņš jau noteikti būtu pārliecinoši vislielākais, ja radari varētu, ja radari sūtītu vai reģistrētu sodus līdz 10. Es pieņemu, ka tas to arī atspoguļo, vai ne? Ņemot vērā, ka radari nesūta sodus, kas ir nemonetāri, tad līdz ar to tas stabiņš ir mākslīgi pazemināts, ticamāk viņš citādos apstākļos būtu lielākais. Un šeit tāpēc mēs varbūt labprāt arī saprastu, mēs šobrīd satiksmes ministrijā strādājam pie potenciālu priekšlikumu tālākai virzīšanai ministra kabinetā attiecībā uz sodu punktu piemērošanu. Un tur, protams, būtu svarīgi saprast, kādas ir administratīvās izmaksas tam, ja radarā konstatēts pārkāpums, kas neieiet monetāras soda diapazonā,
bet tomēr ir brīdināms pārkāpums, cik maksātu šāda veida paziņojums tomēr šoferiem sūtīt, jo tur potenciāli tad mēs varētu arī domāt par soda punktu sistēmas korekciju, lai vismaz soda punktu līmenī un, protams, arī brīdinājumu līmenī, kas arī ir soda mērs, tomēr veicinātu šo atturēšanos arī no nosacīti zemāku ātrumu pārkāpumu. Tā kā varbūt to var nokomentēt. Un otrs jautājums ir attiecībā uz pagājušajā vasarā pašvaldībām piešķirtajām tiesībām ar likumu arī iekasēt sodus un reģistrēt pārkāpumus. Kā mums ir gājis tagad, varbūt kāds vai no domes, vai no ir kāds pašvaldības policijas pārstāvis, vai arī no valsts policijas puses, vai jūsuprāt tā mūsu kopējā sistēmas kapacitāte reģistrēt pārkāpumus ir pieaugusi, vai ir kaut kādi izkristalizējušies jau acīm redzami šķēršļi, vai ir kādas problēmas ar tehniskā ekipējuma nodrošinājumu, attiecīgi, vai tas lēmums ir pozitīva dinamika tieši mūsu spējā kontrolēt pārkāpumus. Paldies. Laikam mūsu rīcībā ir informācija par Rīgas pašvaldības policiju, ka viņi ir atsevišķās vietās izmanto dažādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšanu, izmantoja šos pārvietojamās sistēmas. Daļā par ātrumiem, laikam, pagaidām pašvaldības policijas nav šo attīstījušas, pieļauju, ka tas varētu būt aizķeršanās ar tehnisko līdzekļu iegādi. Par šo pašu, jā, tā ir. Tā statistika rāda, ka tas lielākais ir pārkāpums skaits 230 saimā. Neatbalstīja mūsu grozījumus juridiskā komisija par šo liegumu. Pašreiz punktu sistēmu paredz, lai mēs tiktu līdz tam, kas bija paredzēts kā priekšlikums, ka liegums uz 1 gadu sanāk jāsavāc 18 punkti. Pašlaik par šādu pārkāpumu dod 1 punktu. Tas nozīmē, lai tiktu līdz liegumam 18 reizes ir jānokļūst policijas, kā teikt, redzeslokā, kā mēs sakām. Bet par tā ideju, par to radaru un sūtīšanu savā laikā vispār, ka mēs līdz šim konceptam nonāca, ka sākotnējā nostāja diezgan bija tāda no juridisko nianšu puses. Un es atceros, kā es pats tikos ar tiesības, ar mēs diskutējam, jo faktiski sākotnēji uzskats bija tāds, ka tā biļete līdzīgi, ka vienā multfilmā jānogādā līdz tam pārkāpējiem un policijai jānoskaidro šis pārkāpējs, proti konkrētā persona. Tomēr izdevās to pārliecināt. Savukārt šeit mēs runājam par brīdinājumu sūtīšanu. Tas ir atkal, tā kā sanāk sūtam īpašniekam loģiski, jā, kas ir valdītājs, kas ir reģistrēts. Bet ja viņš tur nav pie stūras, tad viņš tāpat iet mācīties tur kārtot eksāmenes. Varbūt tas tā tīri tāds pārdomām jautājums ir droši vien. Tad no vienas puses, protams, ir uzskats arī, ir paaugstināts bīstamības avots un attiecīgi īpašniekam jāsaprot, kam viņš viņu dot. Un tad tas tā kā sanāk viņu starpā pēc tam, kurš ies mācīties, kurš pieteiksies. Tad kā, jā, tas no manas puses. Tā, vēl kādu komentāru jautājumu pie šīs prezentācijas? Atvainojos. Labdien, Juris Virbulis, Automoto biedrība. Pirmkārt par to, ko tikko diskutēja par sodīšanu no 1. kilometra. Es visnotaļ domāju, ka pozitīva lieta būtu patiešām sākt sūtīt tos brīdinājumus, jo tomēr liela daļa ir pieder un reģistrēt uz privātu personām, un tādā gadījumā tas brīdinājums arī sasniegt savu mērķi, jo autovadītāji justu, ka viņi tiek tātad uzraudzīti, kad tiek neievērots atļautais ātrums, un radariem jau ir ne tikai tātad sodīšanas funkcija, bet arī brīdinājuma funkcija, kad ir jāievēro ātrums. Tāpat kā policijai, ja policists atrodas uz ceļa un ir redzams, tad jau viena viņa klātbūtne disciplina autovadītājs un pārkāpumu skaits ievērojami samazinās. Jā, līdz ar to, teiksim, es domāju, ka
kad sūtīt brīdinājumus, tas būtu pareizais un loģiskais ceļš. Bet es gribēju drusciņ komentēt par statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem. Jūs jau pieskaraties situācijai, ka šobrīd bez policijas arī pašvaldība tātad uzstāda jau kameras uz sabiedriskām joslām, uz tātad pagrieziena ievērošanu pareizā veidā un vēl tur atļautiem pārkāpumiem. Manuprāt, būtu jāpārskata šī kopējās statistikas sagatavošanas, vadlīnijas un principā tie pārkāpumi arī būtu jāiekļauj šajā kopējā statistikā. Un es domāju, ka Rīgā jau ir, es domāju, ka jau ir 1000 reģistrēti, jo no vasaras sākuma, kad ir tātad sāka darboties šīs kameras, un es domāju, šogad būs vēl vairāk uzstādīts gan Rīgā, gan arī citās pašvaldībās. Līdz ar to statistiku vajadzētu iekļaut šeit klāt. Nākošais tāpat šeit, domāju, tajā statistikā, lai redzētu kopēju ainu, būtu jāiekļauj arī tie ceļa satiksmes negadījumi, kuri tiek noformēti, izmantojot saskaņoto paziņojumu, jo tie arī ir pēc ceļa satiksmes noteikumiem ceļa satiksmes negadījums. Viņš tikai noformēts citādākā veidā, nevis ar protokolu, bet ar saskaņoto paziņojumu. Un tādi paziņojumi katru gadu tiek aizpildīti apmēram 35,000, lai arī tātad mēs varētu redzēt šo dinamiku, vai viņi palielinās, vai viņi samazinās, kādā veidā var viņus tātad iespaidot, lai šī arī ceļa satiksmes negadījumi samazinātos. Un pēdējais jautājums, es jau iepriekšējā reizē prasīju, vai šajā statistikā, kas ir parādīts, ir iekļauti arī tā saucamie trešo valstu personas vai transporta līdzekļi, respektīvi tie, kas ir reģistrēti ārpus Eiropas Savienības. Pagājušā sapulcē bija teikts, ka nē, viņi nav, bet viņus tātad šie tehniskie līdzekļi reģistrē, un viņi arī tiešā veidā iespaido tātad ceļa satiksmes drošību uz Latvijas ceļiem. Līdz ar to es domāju, arī tādu ailīti būtu jāievieš, lai šādu statistika būtu pilnīga. Arī, protams, risinājums, kuru joprojām, cik es sapratu, šobrīd nav par to, ka autovadītāji, kuri brauc ar tādiem transporta līdzekļiem, principā var palikt nesodīti. Un nav mehānisma, kā no viņiem tātad piedzīt šos soda naudas, ja viņi brauc. Tā pati pieminētā vidējā ātruma tātad kontrole, ja visi, pieņemsim, Latvijas reģistrētie transporta līdzekļi kārtīgi brauc, tad viens ar ievērojumu ātrumu viņus apzina, kurš nav tātad reģistrēts Eiropas Savienībā, un faktiski sanāk, kad nav viens likums, viena taisnība visiem. Dažiem ir tomēr atļauts viņu neievērot, un valsts šobrīd vēl joprojām nav sakārtojusi to sistēmu, kā no viņiem iekasēt. Paldies! Jā, noteikti par pēdējo jautājumu. Kungs varbūt precīzāk vēlāk pateiks, bet iepriekšējos jautājumus, ko jūs pieminējāt, veidojot tālāk, turpmāk statistiku, mēs padomāsim un varbūt arī kaut ko iekļausim iekšā kopējā statistikā. Paldies! Liels paldies, Zerbuļkungs. Patiešām ļoti daudz vērtīgu atziņu, kurā mēs noteikti pievienojamies. Man kolēģi informē, ka ir bijis valsts kontrolas ziņojums, kurš ir meklējis iespēju, kā, tos procesus iekšēji automatizēt. Un mēs tad vienkārši no savas puses, mēs arī būtu gatavi piedalīties kopīgā darbā, lai mēģinātu atrast arī papildus finanšu līdzekļus, lai attiecīgi nofinansētu to, vismaz daļēji to iespēju valsts policijai tomēr sūtīt radaru sodus. Jā, tieši, ko ministrs kungs jau iezīmēja, bija šis kontrolas atzinums, ka arī tas vairāk par tādu sodu iekasēšanas ar jautājumu, bet man nav, es saprotu, mums laikam nav statistika līdz 10 km pārsniegumu, kas nāk no radariem, vai viņu restīvi skaits, taču viņš sāk fiksēt vienkārši no tā, vai mēs varam izvilkt reāli šo skaitu, kas būtu brīdinājumi potenciāli. Noteikti mēs to varam aprēķināt un kopā ar CSD apmēram to vidējo skaitu varētu zināt. Es vienkārši tad, ja mēs tagad neizveidojot kaut kādu tomēr jaunu risinājumu, uzliksim par pienākumu turp sūtīt, un pašlaik es saprotu, tas varētu būt liels skaits.
ļoti pat liels skaits. Un tad sanāk, ka tas pie esošās sistēmas tāpat tās iznāks, ka CSDD sūta valsts policija pārbauda. Un mēs nonākam, es pat teiktu, man vēlas prognozēt, kāds tas būtu apjoms, kas pieaugt fiziski. Tādēļ arī mums ir bijusi tikšanās, es saprotu, mūsu cilvēkiem tieslietu ministriju un vispār manā vērtējumā šāda te cirkulācija šī dokumenta, kas ir faktiski pārkāpuma protokols ar policiju apakaļ CSDD, tad CSDD sūta ir lieks, jo reāli manā uzturē ātrumu pārkāpumu konkrēti fiksē iekārta, nevis cilvēks. Līdz ar to mums būtu jānonāk līdz tam, ka tā CSDD sistēma, protams, es saprotu, ir kļūdas, laikam arī, un cik viņa spēja un cik manuāli pēc tam tie policijas darbinieki spēja varbūt identificēt tās netīras numurus vai kaut kādas citas situācijas, bet šis, manuprāt, ņemot vērā arī, ka 90% no administratīviem sodiem vispār valstī ir ceļu satiksmē, es domāju, ka tas būtu virziens, kurā mums būtu jāiet, vienkārši jāattīsta šī varbūt spēja iekārtām atpazīt numurus un sūtīt pat taisno, klientam bez policijas starpniecības. Tā kā, manuprāt, tas tiešām absolūti neliederīgi resursu tērēšana. Jā, es arī varbūt gribēju piezīmēt, ka pilnībā pievienojos Kozlovs kungam, jo šo te pārbaudi, vai tas ir tas numurs, vai viņš nav netīrs, vai nav ārzemju numurs, to jau veic CSDD darbinieki, pirms mēs vēl sūtam uz valsts policiju. Līdz ar to tāda dubultīga darba darīšana nav liederīga. Tā kā mēs varētu pilnībā pievienoties, tas, protams, ir normatīvu aktu jautājums. Bet kādas būtu tās papildu potenciālās administratīvās izmaksas? Ja tas būtu automatizēts risinājums bez visu tā rīku? Par brīdinājumu sūtīšanu. Jā, bet tā doma ir tāda, ka ja mēs optimizējam arī sodu punktu sistēmu, iespējams ieviešot papildus soda punktu sankcijas arī par šiem nosacīt zemajiem, tad tas nebūtu tikai brīdinājums, bet arī soda punkts. Tur būtu jāskata kompleks šis jautājums, jo šobrīd problēma jau ir tāda, ka par līdz 10 km/h ir tikai brīdinājums. Tur sods vispār nav paredzēts. Ja būtu brīdinājums vai sods, tad varētu lielākā daļā gadījumā varbūt būt šis brīdinājums. Un tad, ja viņš ir ļaunprātīgs, tad varētu būt arī sods un varētu būt arī pārkāpuma punkti. Bet tomēr, ja nav, šobrīd punkti nav līdz 20 km/h. Varbūt to mums jāsāk ir, ka tie punkti vajadzētu būt līdz 20 km/h. Mēs šobrīd arī esam CSDD izstrādājuši arī jaunu priekšlikumu punktu sistēmas kārtībai, tā kā es domāju, ka mēs kopīgi varētu arī to visu caurskatīt. Paldies. Jā, labdien. Es gribēju nokomentēt par trešo valstu transporta līdzekļiem. Mums joprojām ir saskaņošanā ceļu satiksmes likuma grozījumi par deklarēšanas pienākumu trešo valstu transporta līdzekļu vadītājiem, bet vairākas iniciatīvas jau ir Saeimā pieņemtas, proti tie grozījumi, ko virzīja deputāti par konfiskāciju Krievijas federācijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Šobrīd ir sagatavots līdzīgs likuma projekts par Baltkrievijas republikā reģistrētiem transporta līdzekļiem, kurš arī nākamnedēļ jau tiks apspriests komisijā. Paldies, Vecrāna kungs. Paldies. Jā, ņemot vērā pagājušā gada un aizpagājušā gada salīdzinājumu par, piemēram, viņiešu sodiem, tad tas ir krietni vairāk kārtēji. Piemēram, ja 22. gadā tie bija 200 000, tad pagājušajā gadā tie bija 4 miljoni soda naudās. Piemēram, par viņietēm, un tad šī nauda arī būtu iespējams izmantojama administratīvo izmaksu sekšanai par dažādu paziņojumu aizsūtīšanu papildus jau esošiem paziņojumiem. Paldies. Lielas paldies, Zirguļa kungs. Maza replika. Absolūtais nospiedošais vairākums no, ja es pareizi saku, 865 000 Latvijas autovadītāju apliecības īpašniekiem, kaut kur apmēram tāds ir skaits. Ja? Absolūtais nospiedošais vairākums ir godprātīgi, lojāli un kārtīgi autovadītāji. Un saņemot mājās pa pastu jau speciālā veidola un izskata paziņojumu no CSDD vai valsts policijas, jau tas vien jau šiem te autovadītājiem izraisa zināmu stresu un zināmu pārdzīvoju. Un arī brīdinājums izteiktais no oficiālās valsts iestādes arī jau ir zināms sods. Tā kā šeit es vēlreiz gribētu akcentēt, ka radari nav naudas pelnīšanai.
ja es pareizi sapratu, ja, tātad radari ir tātad, lai uzlabotu satiksmes drošību. Un teorētiski mēs strādājam pie tā, lai valstī būtu pietiekoši plašs radaru tīkls, bet nebūtu neviena pārkāpuma. Tā kā līdz ar to, teiksim, šāda brīdinājuma sūtīšana manā skatījumā būtu pilnīgi adekvāta un pozitīva. Paldies. Jā, šķiet, ka sabiedrībā, kur tiek tolerēta tik tāda sistēmiska ātruma pārkāpšana, tāpēc arī tiem radariem ir tāda slava izveidojusies. Patiešām tas būtu jāuztver kā prevencijas instruments, nevis kā budžeta papildināšanas instruments. Pirmkārt, protams, tas ir par satiksmes drošību, bet, diemžēl, cilvēki pārkāpj un tad ar dusmām skatās uz radaru. Bet radars jau pasargā mūs visus un padara kustību drošāku. Vai ir vēl kādi komentāri, tā skaitā no citiem klātesošiem, kas varbūt nav ap galdu? Jā, Kārlis Kreits, pilsētas cilvēkiem. Man tāds ierosinājums būtu pie statistikas vēl ielikt arī Eiropas valstu citu statistiku, jo es paskatījos tieši pirms sēdes. Tad, piemēram, Rumānija un Bulgārija, kur ir daudz sliktāka situācija, pēdējā gadā uzlabojās strauji. Tā kā varbūt jāpaskatās arī, kā mēs vispār izskatāmies tā kopējā fona, ka tas nav kaut kāds tur atrauc no kopējās realitātes. Paldies. Jā, noteikti. Labi. Es jūtu, ka kopumā klātesošajiem ir līdzīgs viedoklis par to, ka mēs mēģinam meklēt risinājumus, kā tomēr arī šos zemos sodus administratīvi sodīt vismaz ar brīdinājumu un paralēli meklējam risinājumus, kā arī sodu punktu sistēmu optimizēt. Vienlaikus arī, protams, neievelkot mūsu papildu birokrātijā. Kā to mēs droši vien protokolā piefiksējam, un es zinu, ka kolēģi jau darba līmenī strādā pie tā. Lūdzu. Pēters Liškāns, LDDK. Manuprāt, nevar teikt, ka klātesošie visi tā kā es noteikti tam nepiekrītu, jo es zinu to, ka ja cilvēks brauc 8 stundas dienā, nevis pusstundu nedēļā, tad risks attiecībā uz sodu punktiem ir neproporcionāli lielāks nekā tiem, kas brauc pusstundu nedēļā. Tāpēc tā soda sistēma, manuprāt, viņa nav īsti tāda ļoti laba. Paldies. Labi, es jau nebiju domājis, ka mums ir absolūti vienprātība. Tagad paldies arī par šo komentāru. Bet, kopumā tas, es domāju, virziens ir iezīmēts un meklēsim arī pēc iespējas taisnīgākus risinājumus visiem satiksmes dalībniekiem. Labi, ja nav tālāk komentāru par šo svarīgo sadaļu, virzamies tālāk. Lazdovska kunga prezentācija par ceļu satiksmes negadījumiem uz valsts autoceļiem 28. gadā. Lūdzu. Jā, paldies, godātie ceļu satiksmes drošības padomes dalībnieki. Visnībā iepriekšējā reizē mēs sniedzām detalizētu statistiku jau par pagājušā gada 11 mēnešiem, līdz ar to es centīšos arī ietaupot laiku, jo manā prezentācijā ir ļoti daudz no tā, ko jau Jančevska kungs stāstīja. Faktiski, attiecībā uz statistiku uz valsts ceļiem mēs redzam, ka mēs esam būtiski pieauguši pret 22. gadu, bet droši vien, ka tad 22. gads mums arī būtu jāsaprot, kas bija īsti tie iemesli, kāpēc tas gads bija tik izkrītoši no tādas kopējās tendences. Valsts ceļu jomā mēs esam nostabilizējušies. Jā. Faktiski līmenī, kas ir nemainīgs kopš 2017. gada, jā, un arī mums tāpat kā 21. tāpat arī 23. gadā, jā, tie ir 92 bojā gājušie. Un arī te var salīdzināt tendenci gan uz kopējo tendenci, gan tendenci uz valsts ceļiem. Ja mēs skatāmies pa ceļu satiksmes negadījumu veidiem, tad joprojām 3 galvenās veidi ir sadursme, apgāšanās un uzbraukšana gājējiem. Attiecīgi statistika, kāda tā ir, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pa attiecīgajām sadursmes veidiem un kā tas ir attiecībā uz dažādām ceļu kategorijām. Ja mēs runājam par dažādām ceļu kategorijām, tad īpaši es gribētu pievērst to tendenci, kas mūsuprāt negatīvi veidojās uz valsts vietējiem ceļiem. Tad tie ir ceļi ar salīdzinoši mazāku satiksmes intensitāti un loģiski arī mazāku uzraudzības līmeni. Un tur tā statistika pēdējos 3 gadus, arī tajā gadā, kad iepriekšējā, kad mums bija salīdzinoši labāki rādītāji, tomēr uzrādīja pieaugošu tendenci. Te mēs varam redzēt statistiku attiecībā uz reibumu
attiecīgi kādi ir bijuši sadarsmi veidi un kādos ceļos tie ir fiksēti. Un te mēs ļoti izteikti redzam, ka vietējais autoceļš, mazāka prevencija, būtiski mazāk satiksme, līdz to pēc loģikas te būtu jābūt arī mazākai varbūtībai notikt negadījumam, bet šie smagie negadījumi ir vairāk. Jā, līdz ar to vēlreiz rezumējot, pēdējais stabiņš mēs redzam, ka faktiski pēdējo 3 gadu laikā tieši uz valsts vietējiem ceļiem ir dubultojies to gadījumu skaits, kas ir saistīti ar bojā gājušajiem. Un, protams, tie ir arī alkohols, ātrums un mazāka uzraudzība. Te es neatkārtošos, vēlreiz gribu uzsvērt nepareizus lēmumus. Tie nav tikai ātrums vai alkohols, bet arī tie ir nepareizi riskanti manevri, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Un vēl viena lieta, kas varbūt šeit nav ierakstīta, bet vakar man bija saruna ar kolēģiem. Es nebiju no tādas kategorijas aizdomājies līdz tai problēmām, bet pārkrauti transporta līdzekļi. Šobrīd, kad koku materiāli ir mitrāki, attiecīgi arī smagāki, man Latgales kolēģi minēja gadījumu, kad pārkrauta baļķvedēja svars ir bijis 105 tonnas. Atļauto 52 tonu vietā. Vakar, ja nemaldos, uz A6 Latgales pusē bija negadījums, kur 2 smagie transporta līdzekļi sadūrās tikai tāpēc, ka šāds pārkrauts, acīm redzam, smagais transporta līdzeklis vienkārši apgāzās lēzenā līkumā. Varbūt arī šeit mums ir jāpadomā tomēr par aspektu, ka tas ir kāds vainu pastiprinošs apstākļus vai kā tam līdzīgi, bet tas nav vairs problēma tikai attiecībā uz ceļu infrastruktūras būtisku sagandēšanu, bet arī attiecībā uz satiksmes drošību. Tāpēc papildus tai pieredzēja, kas mums ir attiecībā gan uz punktveida radariem, gan vidēja ātruma radariem. Es uzskatu, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāvirzas virzienā arī uz automātisku svēršanu gaitā. Un attiecīgi arī jācenšas mazināt šāda veida pārkāpumu. Jā, tas arī būtu viss. Es ceru, ka es esmu ietaupījis iepriekš diskusijās pārtērēto laiku. Paldies! Liels paldies, Lozdovska kungs. Uzreiz par tiem svariem, tā kā tiksim līdz sadaļai par dažādu veidu pasākumiem, ko mēs esam kopīgi atbalstījuši. Tur būs arī 7 mobīlie svari, tā kā par to noteikti padiskutēsim, bet varbūt izmantojot iespēju pagājušajā padomas sēdē, es minēju arī no satiksmes ministrijas puses, ka mēs gan valsts autoceļu fonda ietvaros, gan Eiropas Savienības fonda programmu ietvaros meklēsim iespējas pārvirzīt daļēji finansējumu šiem satiksmes drošību uzlabojošiem infrastruktūras tieši uzlabojumiem, lai tā infrastruktūra ir piedodošāka iepratīm dažādām kļūdām. Varbūt, Lozdovs kungs, jūs varat nokomentēt, vienkārši informēt klātesošos, kas ir apmēram tie virzieni, pie kā mēs strādājam. Es zinu, ka mums vesels saraksts jau ar potenciāliem šādiem uzlabojumiem, tā skaitā 2 līmeņu šķērsojumiem, kreiso pagriezienu novēršanām, mazaizsargāto dalībnieku pasargāšanu ar velo un gājēju joslām. Vienkārši ieskicēt, kas ir. Jā, mēs strādājam pie atsevišķas programmas nākamā vai tikko uzsāktā kohēzijas finansējuma ietveros. Attiecīgi, lai risinātu varbūt to daļu no tās problemātikas, jo problemātika ir daudz lielāka un mūsu iespējas varbūt visu realizēt ir salīdzinoši mazākas, bet mēs gribam izveidot programmu, kas ir saistīta ar satiksmes drošību, kurā būtu gan šie svari un automātiska svara pārkāpumu noteikšana, bet galveno daļu tās programmas veltīt mazāk aizsargātie un gājēji. Tie būtu satiksmes pārvadi pār 4 joslu ceļiem, pār intensīvākiem ceļiem, gan pārvadi, gan tuneļi, tāpat arī atsevišķu programma ar 2 līmeņu šķērsojumiem tais vietās, kur mēs redzam pēc statistikas ilgstoši mēs esam runājuši, kā piemēram
Liepājas šosejas un Tūkuma Dobeles ceļa krustojums Brankās, Jelgavas novadā, vairāk šādi posmi, Cernikavas un Ādežu savienojums, lai pēc iespējas minimizētu kreisos pagriezienus un nodrošinātu tādu mūsdienīgu, saprātīgu, šādu intensīvu ceļu šķērsošanu. Paldies, noteikti virziens, ko mēs no ministrijas puses arī atbalstam. Tā kā šajā virzienā ir kādas idejas ļoti, ļoti laipni lūgti. Vai ir kādi komentāri? Labi, laikam bija izsmeļoši un palīdz tas, kad iepriekš jau bija līdzīga prezentācija, tā kā kopumā to problemātiku labi apzināmies. Labi, paldies Lazdovska kungam. Tālāk no CSDD puses Saksēno kunga prezentācija par ceļu satiksmes negadījumu KPI izvērtējumu. Lūdzu. Neiet uz priekšu. Mums nepārslēdzās slaidi. Otra puse. Jā. Ceļu satiksmes drošības situāciju uz ceļiem faktiski var vērtēt no dažādiem aspektiem. Par ceļu satiksmes negadījumu statistiku un arī pārkāpumu statistiku mēs jau šodien esam dzirdējuši ļoti daudz. Protams, ka negadījumiem ir vajadzīga daudz arī padziļinātāka izpēta. Šeit mēs šobrīd vēl esam tādos bērnu autiņos, pašos pirmsākumos. Tam es savā prezentācijā mazliet pieskāršos noslēgumā. Bet galvenokārt gribēju pastāstīt par diviem šiem citiem veidiem. Tātad viens ir ceļu satiksmes drošību ietekmējošo faktoru novērojumiem, kā mēs uzvedamies, un arī iedzīvotāju aptauju par to, kā viņi piedalās ceļu satiksmē un kā viņiem liekas, kā vajadzētu piedalīties ceļu satiksmē. Tātad par šiem drošības indikātoru projektiem. Pagājušajā gadā CSDD iesaistījās divos Eiropas Savienības tādos ļoti interesantos projektos. Tātad viens bija Trendline, kur šo novērojumu ceļā tika noteikti satiksmes indikātori un kur piedalījās 19 valstis. Jāsaka, līdzīgā projektā mēs bijām arī 21. gadā, līdz ar to atsevišķos aspektos es tālāk varēšu arī mazliet salīdzināt. Un otrs projekts pagājušā gadā bija tā saucamais ESRA projekts, ko par satiksmi domā paši satiksmes dalībnieki, kas apvienoja vēl vairāk valstis, tad 39 valstīs bija veikt šie pētījumi. Tātad par šo indikātoru ieguvi novērojumu ceļā. Patiešām novērojumu skaits bija ļoti liels, pie tam visdažādākās mūsu valsts vietās, visdažādākos laikos, brīvdienās, darba dienās, dienas dažādos laikos. Tad tiešām ļoti plaši novērojumi. Tātad šie novērojumi bija par sekojošiem indikatoriem. Pirmkārt, tātad ķiveru lietošana. Galvenokārt gan velosipēdisti, jo, kā mēs jau 21. gadā pārliecinājāmies, tad visos novērojumos tikai viens motociklists nebija lietojis ķiveri, tāpēc šeit galvenokārt par velobraucējiem, tāpat par mobilo ierīču lietošanu pie stūres, drošības jostu lietošanu un arī bērnu sēdeklīšu pareizu lietošanu, bērnu piesprādzēšanu. Ātruma mērījumi šajā pētījumā tika veikti ārpus apdzīvotām vietām, izmantojot Latvijas valsts ceļu šīs tehniskās ierīces, kas ir intensitātes mērīšanai. Savukārt apdzīvotās vietās arī šī projekta dalībnieki ar rokas radariem veids šo te ātrumu noteikšanu, bet, protams, vadītājiem nezinot, ka tajā vietā tiek mērīts šāds ātrums. Par pēdējiem 3 indikatoriem par transporta līdzekļu drošību, palīdzības sniegšanu pēc ceļa satiksmes negadījuma un ceļa infrastruktūras drošību. Šeit vēl informācijas apkopošana turpinās un arī, lai taupītu laiku, varbūt par tiem es šobrīd nestāstīšu, bet tātad pāriešu pie šiem iepriekš minētajiem. Par drošības jostām. Šeit var novērot diezgan interesantu lietu. Apmēram 5% no vieglo transporta līdzekļu vadītājiem un arī pasažieriem novērojumos parādīja, ka netiek lietot drošības josta. Šobrīd liekas jau dīvaini, un visas mašīnas ir aprīkotas ar šo signalizāciju, ja drošības josta nav piesprādzēta vienalga. 5% nav piesprādzēti. Aizmugurē vēl sliktāk, tātad 15% netiek piesprādzēti aizmugurējā sēdeklī,
Un ļoti satrauc komerctransports. Tad 27% no kravas transporta līdzekļiem nelieto drošības jostas un 40% no autobusu vadītājiem. Mēs ļoti satraucamies arī par to, ka pasažieri nelieto autobusā, un šeit bija ļoti slikta pieredze mums aizvadītajā gadā, bet arī no vadītājiem 40% nelieto šīs drošības jostas. Ko tad tepat blakus uzreiz šajā slaidā var redzēt, ko tad paši autovadītāji par to domā? Tātad augšējā šajā diagrammā mēs redzam, ka autovadītāji pēdējo 30 dienu laikā, kad tika veikta šī aptauja, nebija lietojuši turpat 49% gadījumu aizmugurē un 19% gadījumu priekšā. Ja, tātad šis skaits ir vēl lielāks, nekā mēs to novērojam ceļā. Jāsaka, ka vadītāji apzinas, ka tas nav labi. Ja, tātad apmēram 5% tikai norāda, ka tas nav pareizi sprādzēties, ja, ka tā ir sociāli pieņemama lieta. Un tas ir mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā, kā redzam, tie ir vairāk kā 6% uzskat, ka varētu nesprādzēties. Labajā pusītē mēs redzam, kā mēs starp tām 39 valstīm izskatījāmies. Mēs tur esam apmēram pa vidu šajā ziņā. Bet jāsaka, ka sliktāk par mums ir tikai dažās ES valstīs, ja, kā jūs saprotiet. Tad tās ir arī citas valsts šajā aptaujā. Par bērnu sēdeklīšiem. Tātad arī bērnu sēdeklīši ļoti lielā skaitā netiek izmantoti. 23,6% gadījumu bērni nav bijuši piesprādzēti. Un arī aptaujājot vadītājs, viņi atzīst apmēram tādu pašu skaitu, ja, kas nav bijuši piesprādzējuši savus bērnus. Mēs redzam, ka vidēji Eiropas Savienībā ir mazāk, bet arī tomēr nesprādzē bērnus. Savukārt mūsu autovadītāji ļoti labi apzinās, ka tas nav labi nepiesprādzēt bērnus. Ja, tātad tikai 3% uzskata, ka tā ir sociāli pieņemama parādība. Par velobraucēju ķiveru lietošanu. Šobrīd, tajā brīdī, kad tika veikts pētījums, vēl nebija pieņemta jaunā norma, ka ir jālieto velo ķiveres bērniem līdz 16 gadu vecumam. Līdz ar to mēs skatījāmies mazākus bērnus un apmēram puse, mazliet mazākā puse, 46% no bērniem lietoja velo ķiveres. Ja. Tātad jau tā vecuma, kas bija šie te 12 gadi, ja, tātad tas bija ļoti slikts rādītājs. Un arī kopumā velobraucēji norāda vairāk 85%, ka pēdējo 30 dienu laikā nav lietojuši, pareizāk sakot, pieļāvuši nelietot velo ķiveri. Par velobraucējiem man gribējās mazliet vairāk no šīs te ESRA pētījuma pastāstīt, jo arī šeit ir interesants lietas. Tātad te iet runa tīri par velobraucējiem. Tātad brauc ar velosipēdu, apzinādamies, ka ir par daudz lietojis alkoholu. Ja, tātad 17% gadījumu vadītāji norāda, ka tā ir rīkojušies pēdējo 30 dienu laikā. Ļoti satrauc otrs rādītājs, kad ir klausījušies mūziku austiņās. Ja, turpat gandrīz vai 40% ir braukuši ar velosipēdu un klausījušies mūziku austiņās. Ja, mēs varam iedomāties, cik tas ir tiešām ļoti bīstami. Tāpat 20% ir lasījuši SMS ziņas. Un interesanti, ka vadītāji saprot, ka tas ir slikti, jo labajā pusītē mēs redzam, ka vadītāji uzskata, ka šī nav sociāli pieņemama parādība. Piemēram, šī ziņu lasīšana tikai 2,8% saka, ka tas ir pieņemams, ja? Bet tai pašā laikā vairāk kā 20% to dara. Tad mēs saprotam, ko nedrīkst, bet vienalga darām. Arī par autovadītājiem, ja mēs runājam par šo te viedu ierīču lietošanu.
Es domāju, ka jūs man uzreiz jau sāksiet nepiekrist. Ja mēs šajā novērojuma ceļā redzējām, ka tie bija no viegliem automobīļiem tikai 3,6% gadījumu lietoja viedierīces, ko mēs novērojam. Bet mēs droši vien braucot pa ceļu, mums ir tā sajūta, ka ļoti daudz lieto mobilos telefonus. Bet šeit paši vadītāji pat ir atzinušies, ja, kad mēs redzam, ka pēdējo 30 dienu laikā 44% ir lietojuši viedierīci. Es domāju, ka tas ir gandrīz vai pieņemamāks, tuvāk patiesībai rādījums. Un šeit, ja mēs skatāmies šo te diagrammu, kas ir labajā pusē, kur ir visas valsts un ar dzelteno ir atzīmēta Latvija, tad vairāk par mums viedierīces pie stūras lietojas tikai viena ES valsts. Kreisajā pusē tajā diagrammā nav valsts, bet tikai ES valsts vai nav ES valsts, jo šis pētījums vēl par citām valstīm nav oficiāli atļauts publicēt. Ja? Tāpēc tur ir tikai ES vai ne ES valsts. Ja? Un mēs, diemžēl, esam no Eiropas Savienības pašā sliktākajā skaitā. Un par viedierīcēm, diemžēl, šeit arī tā apziņa nav, jo arī paši vadītāji vērtē vairāk nekā vidē Eiropas Savienībā, apmēram 7% paši uzskata, ka tā ir sociāli pieņemama parādība lietot mobilo telefonu pie stūras, pie tam neizmantojot hands-free sistēmu, bet turot telefonu rokā. Par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā. Šeit mums nav novērojumu dati, šeit ir tikai šī ESRAS pētījuma dati. Un šeit faktiski mūs tas nedaudz pārsteidzē. Mums ir tāda sajūta, ka Latvijā mēs ļoti daudz braucam alkohola reibumā, bet šī aptauja parāda, ka vadītāja attieksme nebūtu nav tik slikta pret šo jautājumu. Ja? Tātad pēdējo 30 dienu laikā alkohola lietojuši vairāk nekā atļauts ir 7,8%. Eiropā, tad ne tikai Eiropas valstīs šajā aptaujā vairāk kā 14% bija norādījuši, ka viņi pēdējo 30 dienu laikā lietojuši alkoholu. Aptauja absolūti anonīmi. Es nedomāju, ka šeit kāds būtu baidījies minēt šo. Un savukārt par to, cik šāda parādība ir sociāli pieņemama, tikai 2,2% Latvijā norāda, ka viņiem tas ir pieņemams, ka brauc pie stūras alkohola reibumā. Kā mēs redzam, vidē Eiropas Savienības valstīs 2 reizes vairāk. Ja? Un šajā ziņā mēs esam vadītāji tādas izpratnes ziņā tiešām gandrīz vai pozitīvā nozīmē viena no labākiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šeit tā problēma ir tāda, ka mums ir kāda neliela daļa sabiedrības, kur klāji ignorē šo normu, un arī policijas dati to parāda, ka viena neliela sabiedrības daļa rūpi pārkāp šo alkohola lietošanas nosacījumu, un dēļ tā mums arī ir šie daudz bojā gājušie tieši reibumā. Un interesanti, mēs visu laiku runājam, ka policija uz mūsu ceļiem ir maz, bet šajā aptaujā vadītājiem jautāja, cik lielā mērā viņi uzskata, ka ja viņi brauks reibumā, viņus apturēs policija. Izrādās katram 4. ir tāda pārliecība, ka ja es braukšu reibumā, man apturēs policija. Vidē Eiropas Savienībā tie ir tikai 18%. Par ātrumu. Tātad šeit ir salīdzinājums tam pētījumam, kas bija 21. gadā un pēdējais pagājušā gada salīdzinājums par ātrumu. Tātad šis ir ārpus apdzīvotām vietām, kur tika izmantots Latvijas valsts ceļu šīs te intensitātes mērīšanas cilpas. Arī ļoti interesanti dati. 23. gadā ātrums ir būtiski samazinājies. Ja 21. gadā līdz 90 km/h, tātad atļauto ātrumu precīzi ievēroja 20,7% vadītāji. Tad 23. gadā tas pieauga līdz 29%. Šis pētījums veikts septembrī, oktobrī. Es domāju, ka šeit gan vidējā ātruma radari ir devuši savu iespaidu, lai gan mērījumi nenotika tajos posmos, kur bija vidējā ātruma radari. Gan arī varbūt tajā laikā norisinājās kampaņa,
kas savu kaut nelielu ārtavu noteikti arī ir devusi. Ja? Tā tad ir patīkami, ka šis ātrums patiešām ir bijis mazāks nekā 21. gadā. Un līdzīgu mēs ainu redzam arī apdzīvotās vietās. Tātad apdzīvotās vietās līdz 50 km/h ievēroja 21. gadā 41,4%, 23. gadā vairāk jau kā puse 52,6%. Par ātrumu ievērošanu, ko tad paši vadītāji saka, ja? Nu šeit gan ir viena ļoti nepatīkama tendence. Ļoti daudz vadītāji, turpat pie 70% atzīst, ka pēdējo 30 dienu laikā ir pārkāpuši ātrumu. Un kas ir pats sliktākais, mēs redzam šajā apakšējā diagrammā, ka ļoti daudz vadītāji, faktiski 17% vadītāji uzskata, ka ārpus apdzīvotām vietām tā ir sociāli atzīstam, pieņemam parādību braukt ātrāk un pārsniegt ātrumu. Mazliet tomēr gribēju, kaut arī par statistiku bija šeit ļoti daudz runāts, mazliet gribēju iepazīstināt ar to, kas ir CSDD mājaslapā. Mēs regulāri pāris reizes nedēļā atjaunojam visus šos datus, saņemot informāciju no valsts policijas. Un šeit var redzēt gan tekošo gadu, kas ir tātad pirmā kolona, cik ir negadījumi, gan arī cik ir iepriekšējos gados, visa gada laikā bijuši negadījumi ar bojā gājušajiem. Un no labās pusītes otrā kolona, kas parāda, cik tekošajā gadā. Tātad tas ir no pagājušā gada 5. marta līdz šā gada 4. martam. Nu šeit varbūt ir viena arī tāda mazliet pozitīva ziņa. Mēs redzam, ka šogad bojā gājuši ir šajā tabulā ir 9 cilvēki. Diemžēl otrdien vēl viens ir gājis bojā, ja tātad kopā tie ir 10 cilvēki, kas ir 2 reizes mazāk nekā visos citos vislabākajos gados. Tik maz kā šogad vēl nekad cilvēki nav gājuši bojā. Protams, tas nekādā mērā neliecina, ka mums tagad viss sāk sakārtoties un ka viss ir ļoti labi. Šeit, protams, arī veiksmi vai gadījums var spēlēt lielu lomu, bet gribētos cerēt, ka arī visi tie pasākumi, kas pagājušā gadā un kas šeit šodien jau tika minēti, arī tomēr ir devuši savu artavu un kad arī turpmāk šie gadījumi būs arvien mazāk. Pagājušā gadā mēs gada beigās bijām patiešām ļoti satraukti par šiem 149 bojā gājušiem. Precizējot valsts policijas datus, izrādījās, ka tie ir 142 bojā gājušie 132 negadījumos. Pie tām 16 negadījumi mūsu izpēte parādīja, ka tie nav notikuši ceļa satiksmē. Ja? Tātad tie ir traktora tehnika, tehnoloģiskajā procesā, iebraukšana ūdens tilpnēs kaut kur uz lauka vai ārpus ceļa braucot ar transporta līdzekļiem vai nolaižot laivu ūdenī, piemēram. Ja? Tātad, tas, protams, katru gadu noteikti kaut kāda daļa ir šāda veida negadījumi. Ja? 52 bija viena transporta līdzekļa negadījumi, 32 negadījumi ar komerctransportu, 14 negadījumi ar motocikliem, mopēdiem. Un varbūt 3 vēl tādi secinājumi, ko mēs pārskatot pagājušā gada negadījumus secinājām, kad ir palielinājies to negadījumu skaits, kuri radušies tiešām klāji neievērojot satiksmes noteikumus un kustības drošības principus. Kaut vai motociklists bez ķiveres ar bojātu motociklu reibumā. Ja, un tādi gadījumi ir vairāk nekā iepriekšējos gados. Varēja secināt, ka apmēram 30% negadījumu bija pazīmes, kad ir bijis pārsniegts ātrums. Tāpat arī vērojama sakarība starp transporta līdzekļa vecumu un negadījuma sekām. Bet, kā jūs redziet, šeit to secinājumu diezgan maz, un viņi nav īsti pamatojumi, lai mēs varētu pateikt, ka tas tā patiešām viss ir. Un par tādu nopietnu analīzi šeit runāt nevar. Un tāpēc arī mēs šobrīd, var teikt, uzsākam un ceram, ka arī no satiksmes drošības padomas šī te finansējuma, kas ir no apdrošinātāja līdzekļiem, tiks piešķirti līdzekļi. Un mēs varēsim pilnībā uzsākt šo ceļu satiksmes negadījumu padziļināto izpēti šajā gadā. Bet, lai to varētu veikt, mums būs nepieciešama tiešām informācija, jo bez informācijas nekāda analīze veikt nevar.
Ja, tātad tā viena lieta būs, ko šī izpētes grupa varēs noskaidrot negadījumu vietā, tāpat arī citu institūciju informāciju, kā piemēram no Latvijas valsts ceļiem vai meteoroloģiskajiem dienestiem, bet tā galvenā problēma ir, ka krimināla procesa likums šobrīd neļauj iegūt krimināla lietas materiālus. Mums jau iepriekšējā padomes sēdē šeit ar Tieslietu ministrijas pārstāvu mazliet bija diskusija par to, ko tad īsti nevar iegūt. Ja? Bet patiešām mēs nevaram iegūt pa ceļu policijas protokolus. Mums ir tikai tā informācija, kas ir ievadīta reģistrā. Un no šīs informācijas, diemžēl, analīze veikt pilnvērtīgi nav iespējams. Tāpat mums nav šī negadījuma apraksta, nav negadījuma schēmas, liecinieku liecības, negadījumā iesaistīto papildus paskaidrojumu, foto, video materiālu. Bez tā visa nav iespējama šī izpēte. Tāpat tiesu medicīnas atzinuma, autotehniskie atzinumi, informācija no medicīnas iestādēm. Ir valsts, kur tas ir ļoti labi sakārtots, kaut vai tā pati Somija. Bet neskatoties uz visu to, mēs strādāsim gan šajā juridiskajā virzienā, lai iespējams kaut ko mainītu normatīvajos aktos, gan arī veiksim tos pētījumus, ko varbūt varam veikt arī vēl šajā gadā sākotnē, arī bez tā. Paldies! Tas bija arī tas, ko šodien vēlējos pastāstīt. Paldies, Aksēno kungs. Jā, ļoti detalizēti, daudz vietu atskurbinoši katrā ziņā, jā, lai gan atsevišķos parametros redzam, varbūt tādu nelielu uzlabojumu, tad, protams, absolūtā izteiksmē mēs daudz kur joprojām esam starp negatīviem čempioniem, tā skaitā tādas mentalitātes izpratnē par drošības nozīmi. Un arī tas pēdējais, ko jūs minējāt, es ļoti ceru, ka šodien mēs vienosimies kopīgi atbalstīt šo pilotu projektu. Man ir tiešām ticība un cerība, ka mēs varam arī salikt kopā visus mums valstī esošos gaišākos, gudrākos prātus un laboratorijas. Un tad tādā sadarbības garā arī nonākt pie iespējas detalizēt, vērtēt. Un tad jau, protams, paralēli sakārtot arī, kur nepieciešams juridisko bāzi, lai visu informāciju būtu pieejama. Lai mēs varētu pāriet no tāda hipotēžu līmeņa un sajūtas. Šeit es redzu to par hipotēzi par tiem 30% ātruma komponenti negadījumos. Tad būtu svarīgi no hipotēzēm pāriet uz jau kaut kādiem precīzākiem datiem un tad uz šo datu un secinājumu pamata veikt arī uzlabojumus gan infrastruktūrā, gan citur. Kādi būtu jautājumi vai komentāri? Zirbuļa kungs, un Leškana kungs. Paldies. Es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs saprastu tos patiešām īstos reālos cēloņus, un tad līdz ar to varēsim nevis šaut pa laukumiem, bet šaut konkrēti tajās vājākās vietās, lai sasniegtu maksimālo rezultātu. Un kā mēs dzirdam, te ir problēma tikai birokrātijas pārvarēšanā, savstarpējo likumdošanas aktu izmaiņu tā, lai patiešām eksperti varētu strādāt ar reālo materiālu un izdarīt reālos slēdzienus, ko mēs attiecīgās institūcijas ņems vērā. Bet par pašu pētījumu es esmu pārliecināts, ka, ja ieviesīs šo kaut vai brīdinājumu sūtīšanu šodien par to ātrumu, tad mēs redzēsim pēc gada, kad ieviesīs atkal to likmeni samazināšanu, kur bija par to 90 km ātrumu ievērošanu. Bet drusciņi precizējot par šo tātad mobilo ierīču lietošanu braukšanas laikā. Uz ekrāna mēs redzējām, bija uzrakstīts runāšana pa telefonu braukšanas laikā. Jūsu komentāros jūs precizējat šo runāšanu pa telefonu braukšanas laikā, neizmantojot hands-free sistēmu. Cik es zinu, šobrīd ceļa satiksmes noteikumos ir atļauts lietot mobilo telefonu, izmantojot tā saucamo hands-free sistēmu, ja, un tas nav likuma pārkāpums. Līdz ar to man liekas būtu ļoti svarīgi. Cik es sapratu, jūs tajā pētījumā skaitījat, cik telefoni ir pie auss pielikt. Tā, es tā sapratu. Ja, Tieši tā, jā, tieši tā, un pareizi es arī teicu. Ja, tad mēs neskaitījām tos, kas lieto hands-free. Mēs to arī nemaz nevaram zināt, ja, jo tas ir novērojumi ceļā, un mēs redzam tur, kur nepareizā veidā tiek lietots telefons. Paldies. Leškana kungs. Jā, tas Aksēna kungs minēja šīs austiņas velosipēdistam, kas patiesībā ir ļoti maz aizsargāts
satikuma dalībnieks, tas, protams, ir augsts risks, vai ne? Bet ir otra lieta, ļoti bieži, es tikpat cik velospēdu pārvēc, ļoti bieži garām brauc mašīnas, kurās pilnīgi tie skaļruņi. Es domāju, kā viņi tur nepaliek kurltē mašīnā, bet tur ir mazliet cits aspekts, kas manuprāt, ir būtisks tomēr, kad vajadzētu, manuprāt, arī ceļu satiksmes noteikumos ielikt, kad braucot piedaloties satiksmē, transporta līdzekli, šie audio iekārtas jāizmanto tādā skaņa līmenī, kas netraucē dzirdēt citu transporta līdzekļu dotos skaņas signālus, kas ir paredzēti tomēr avārijas situāciju novēršanu, un tostarp arī speciālos skaņu signālus, kas ir speciālo transporta līdzekļu, jo, protams, šobrīd satiksmē var piedalīties arī personas nedzirdīgas un arī bez šīm te zīmēm īpaši, bet tomēr absolūtais vairākums personu ir tomēr dzirdīgas personas un būtu vēlams, ka viņas var sadzirdēt cita transporta līdzekļu doto signālu, kas varētu mazināt satiksmes riskus, CSNG riskus. Paldies. Paldies. Vai kāds vēlās nokomentēt šo pēdējo priekšlikumu? Kaut kas šajā virzienā ir plānots kādreiz darīts. Ja ne, tad, labi, pieņemam tad zināšanai. Vēl kādi jautājumi par Aksēno kunga prezentāciju? Labi, paldies, Aksēno kungs. Virzamies tālāk. Kā reiz mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanai šobrīd norit ļoti svarīgs pētījums EY Baltic. Lūdzu pārstāvi noprezentēt sākotnējo jautājumu secinājumus. Mans Adrians Matusons, pārstāvu Iniciatīvu Baltics. Šobrīd aktīvi strādājam ar satiksmes ministriju pie mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanas Latvijā. Esam piesaistījuši gan starptautiskos ekspertus no Beļģijas, Nīderlandes, gan arī vietējos ekspertus. Gribam īsi iepazīstināt jūs ar pētījumu, kur mēs esam tikuši, kāda ir pētījuma pieeja, un kas būs nākamie soļi pētījuma īstenošanā. Jā, tad pavisam īsi par pētījumu mērķu un pieeju. Tad pētījuma mērķis ir palīdzēt Latvijai īstenot institucionālās, administratīvas un uz izaugsmu vērstas reformas, lai samazinātu šo negadījumu skaitu, kuros ir cietuši, kuros tad ir smagi cietuši un bojāgājuši ceļu satiksmes dalībnieki. Par pētījumu pieeju, tātad pētījums ir dalīts 4 grupās, jeb blokos. Uzsākšanas ziņojums, kas jau ir īstenots, šobrīd aktīvi strādājam pie esošās situācijas ziņojuma un trūkuma analīzes izstrādes par ceļu satiksmes drošības situāciju. Tad tālākajos soļos izstrādāsim ieteikumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai un tātad ceļa karti to ieviešanai. Un visbeidzot, tātad pētījuma noslēgumā tiks izstrādāta tāda kā izpratnes veicināšanas kampaņa, kur mēs vienosimies ar iesaistītajām pusēm, ar satiksmes ministriju par mērķa auditoriju, ko mēs tātad targetēsim un kas būs šīs kampaņas tātad rezultāts. Pavisam īsi par pētījumā iesaistītajām pusēm. Tātad ir 4 galvenās iesaistītās puses pētījuma darba grupā. Tātad satiksmes ministrija, Latvijas valsts ceļi, valsts policija un CSDD, kur savukārt papildus mēs arī esam iesaistījuši nevalstiskās organizācijas, dažādu veidu aģentūras un arī mikromobilitātes pakalpojumu sniedzējus. Jā, mazliet pastāstīsim par pētījuma dimensijām. Esam pētām 5 dimensijas, kuras ir noteikts atbilstoši pasaules un Eiropas labajai praksē. Tātad droši ceļi, drošs ātrums, droši transporta līdzekļi, droši satiksmes dalībnieki un visbeidzot tātad droša pēcnegadījuma aprūpe. Jā, mazliet tātad par datu analīzes pieeju. Datu analīzi plānojam veikt divās daļās. Tātad pirmkārt veikt šo statistisko analīzi par ceļu satiksmes negadījumu veidiem. Tātad tā ir sadursme, uzbraukums gājējiem un tam līdzīgi. Saprast tātad transporta līdzekļu veidus, negadījumu vietu, kā arī citas apstākļus. Tātad, piemēram, reibums, laikapstākļi un kas varētu būt šis patiesais cēlonis šiem negadījumiem. Un tad otrajā solī, tā veiksim negadījumu
tādu padziļinātu izpēti, kur paskatīsimies šos ceļu satiksmes negadījumu datus kopā ar, piemēram, mikromobilitātes pakalpojumu sniedzēju datiem par satiksmes intensitāti konkrētos, teiksim tā, Rīgas punktos. Paskatīsimies, vai ir kāda sinerģija tur, un tad papildus, teiksim tā, fiziski uz vietas brauksim, paskatīsimies situāciju ar ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību, gājēju uzvedību, autovadītāju uzmanību un tam līdzīgi, kas savukārt tad mums ļaus veikt secinājumus par esošajiem, teiksim tā, ceļu satiksmes drošības trūkumiem. Jā, tātad par pētījumu progresu. Šobrīd strādājam pie esošās situācijas ziņojuma un trūkuma analīzes. Tātad plānojam marta beigās finalizēt šo te notevumu, pabeigt esošās situācijas izpēti. Tad tālāk secīgi sekos šo te ieteikumu izstrāde ceļu satiksmes drošības uzlabošanai un ceļkarti to ieviešanai. Un visbeidzot, tad, sākot ar maiju, tiks izstrādāta šī te publiskā kampaņa un īstenot līdz augusta beigām. Jā, tātad par nākamajiem soļiem. Principā tātad aizvadīsim darba semināru ar satiksmes ministriju un iesaistītajām pusēm, lai tātad apspriest šos esošās situācijas analīzes rezultātus. Tādā kā diskusijas veidā, protams, arī iesaistot pārējās iesaistītās puses, gan apkājuma biedrības, gan nevalstiskās organizācijas un citus. Tad turpināsim ar šo te ieteikumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai izstrādi un ceļkartu to ieviešanai, kur mēs arī plānojam patiesībā ļoti cieši sadarboties ar iesaistītajām pusēm, nevalstiskajām organizācijām, lai tātad kopīgi nonāktu līdz tiešām praktiskiem ieteikumiem situācijas uzlabošanai. Un visbeidzot, tātad organizēsim publisko kampaņu, kas tiks īstenot, kā jau minēju, 4 mēnešu garumā. Lūk, jā, tas arī viss. Paldies par uzmanību. Jā, liels paldies. Patiešām ļoti svarīgs pētījums. Es noteikti redzu šeit potenciālu kontekstā ar to lielās stratēģijas izstrādi sadarbībā ar Starptautisko transporta fórumu. Šeit droši vien projektu komandām noteikti būtu liederīgi sazināties. Šajā pētījumā, protams, iesaistīt arī ļoti daudz klātesošie un jūsu pārstāvētās organizācijas. Tā kā viņi savstarpēji ļoti labi viens otru papildina. Tāpat arī, protams, arī iepriekšējās prezentācijas, es domāju, jo labāku inputu mēs iedosim arī mūsu starptautiskajiem kolēģiem Starptautiskajā transporta fórumā, jo beigās arī izveidosim tādu praktiskāku, pragmatiskāku stratēģiju. Tā kā veiksim tālākajā darbā. Liels paldies par visiem, kas ir iesaistījušies jau šajā procesā. Varbūt kādam no dalībniekiem ir kāds komentārs par līdzšinējo procesu, varbūt vēl kaut kādu papildinājumu ceļu maizei tālākai. Visi ir apmierināti, varbūt pārāk agrīnu stadiju, bet prieks redzēt, ka process virzās. Noteikti gaidīsim starpziņojumu vai gala ziņojumu kādā no nākamajām sēdēm un tad jau, protams, praktisku rekomendāciju ieviešanu. Labi, kolēģi, ja nav citu komentāru, paldies par šo prezentāciju. Ķersimies klāt saldējiem ēdienam, jeb tiem kopējiem mūsu ceļu satiksmes drošības novēršanas profilaktiskiem pasākumiem. Ļoti gara virkne. Liels paldies visiem sadarbības partneriem, visiem padomes locekļiem, organizācijām par aktīvo iesaisti. Saņemt ļoti gara liste ar dažādiem pasākumiem. Esam mēģinājuši, protams, viņus arī detalizēti vērtēt. Piedāvāsim arī savus veidus, kur varbūt veicināt sadarbību. Es došu vārdu tūlītās Novikovas kundzei, kas būs tas mūsu ceremonija meistars šai sadaļai. Bet es paredzu, ka šeit mēs arī varam tā veselīgi padiskutēt, jo patiešām ļoti daudz dažādu gan lielāku, gan mazāku iniciatīvu budžeta iespēju robežās maksimāli cenšamies visus atbalstīt kopīgiem spēkiem. Ja kaut kas kaut kur paliks pāri, tad meklēsim citus veidus, kā realizēt labās idejas, bet jau iepriekš liels paldies visiem par idejām. Ķeramies klāt sarakstam. Paldies. Es izstāstīšu par pieteikumiem katrā sadaļā un arī par dažādiem tematiem, kas ir paredzēti. Proti, ļoti labi tiešām ir šī daudzveidība. Paldies par to visiem pieteicējiem, ka lielu daļu no minētajām problēmām un tos mērķus, kas ir jāsasniedz, mēs ar šiem projektiem arī turpināsim. Tātad pirmais projekts šī gada finansējuma pieteikumiem ir bērnu drošība sabiedriskajā transportā, autotransporta direkcijas projekts mazs pasažieris liels risks. Tālāk ir 2
Latvijas motobraucēju asociācijas projekti par drošas motobraukšanas apmācību, uzsākoties sezonai. Nākamais ir par komunikācijas kampaņu drošu, cieņpilnu un atbildīgu bērnu jauniešu iekļaušanos kopējā satiksmē. Tas ir no satiksmes ministrijas. Un otrs jau pieminētais ceļu satiksmes drošības indekss pašvaldībām, novērtējot drošāko pilsētu un novadu. Tālāk ir projekts no Vidzemes augstskolas sadarbībā ar VER centru par apmācībām autovadītājiem rīkoties nestartētas situācijās, izmantojot braukšanas simulātoru. Proti, tas ir virtuālās realitātes risinājums. Okay. Tālāk ir divas kampaņas no LTABA puses par saskaņotā paziņojumu lietošanu, tā skaitā elektroniskā formā, un par lietoto auto tehniskā stāvokļa varbūt riskiem, lai vadītāji tam pievērstu uzmanību biežāk. Tālāk seko kampaņa, ko ministrs jau pieminēja, viens no sadarbības modeļiem CSDD kopā ar apvienību pilsētu cilvēkiem, apjomīgas sabiedrības informēšanas kampaņas par dažādām tēmām, kas ietver gan komunikāciju pret agresīvu braukšanu, bīstamu apdzīšanu, gan pret transporta līdzekļu vadīšanu reibumā, kā arī par savstarpējo cieņu ceļu satiksmē un komunikāciju vizuāli, lai tas būtu visiem saprotams un iespiestos atmiņā. Vēl no CSDD ir pieteikti vairāki pasākumi tieši attiecībā uz bērnu izglītību, dažādām vecuma grupām, jauno satiksmes dalībnieku fórums un mācības 8. klašu skolēniem par velo braukšanu, kā arī jau turpinās projekts iepriekš uzsāktais Biķernieku kompleksajā sporta bāzē drošas braukšanas konsultācijas autovadītājiem sarežģītos apstākļos. Tāpat CSD kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir paredzēts realizēt šo te jau Aksēna kunga pieminēto pilotu projektu par smago ceļu satiksmes negadījumu izpēti, tātad piesaistot arī RTU speciālistus kopīgiem spēkiem. Arī šis finansējums ir palielināts ar domu nosekt visādus aspektus, izmantojot laboratoriju iespējas un tehnisko aprīkojumu. Tālāk seko gana būtisks projekta turpinājums, kas ir vidējā ātruma kontroles tehnisko līdzekļu uzstādīšana. Arī šogad tas turpinās. Un nākamais slaids sākas ar arī Latvijas valsts ceļu projektu par horizontālā apzīmējuma uzklāšanu uz brauktuvas malām reģionālās nozīmes autoceļiem. Vēl mums ir Rīgas mežu pieteikts projekts par informatīvu izglītojušu kampaņu aktivitātēm par drošu motobraukšanu mežos, proti, lai cilvēki atpūšoties neatstātu ilgtermiņa negatīvu ietekmi uz mežu zemsedzi, principā uz apkārtējo vidi. Vēl ir jauni tādi nebijuši projekti, kas ir autotransporta profesionālās kompetences centra projekts par pētījumu ceļu satiksmes negadījumu izpēte, kuros iesaistīti elektroskrējteņi, kā arī pirmo reizi mums ir pieteikums no Radio Tev par podkāstu satiksmes guru, dažādām aktuālām tēmām, runājot ar auditoriju par ceļu satiksmes drošību. Vēl no jauniem projektiem ir Izglītības, kultūras un inovācijas projektu asociācijas kampaņa par cieņu satiksmē pret sabiedrisko transportu, lai autovadītāji ņemtu to vērā. Mums ir bijušas arī kampaņas par operatīvā transporta nozīmi ceļu satiksmē un priekšrokas došanu, jo arī šīs lietas kādreiz ir jāatgādina. Un ir doma atgādināt arī par sabiedriskā transporta lomu šeit. Nākamais ir Lambu projekts par drošības kampaņu
drošiem transporta līdzekļiem, konkrētāk par tehniskā stāvokļa nozīmi piedaloties ceļu satiksmē, lai vadītāji un īpašnieki pievērstu tam lielāku uzmanību. Tālāk seko Iekšlietu ministrijas resora sadaļa ar projektiem, kā pirmais ir Iekšlietu ministrijas informācijas centra projekts par risinājumu tiešsaistes meklētājas pilnveidošanu, kas būs palīgs valsts policijas uzdevumu efektīvākai veikšanai satiksmes uzraudzībā. Vēl valsts policijai ir vairāki projekti par preventīvu izdevības materiālu sagatavošanu satiksmes dalībniekiem. Tad ir aprīkojumu un preventīvu materiālu iegāde satiksmes drošības nodrošināšanai. Tas tā skaitā ietver arī komunikāciju ierodoties policijas darbiniekiem skolās, kas arī ir pārbaudīts kā efektīvs veids, kā nostiprināt šīs satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanas. Un, kas attiecas uz aprīkojumu, valsts policija ir pieteikusi arī transporta līdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces iegādi, tā saucamo 360 grādu kameru aprīkošanai vienam automobīlim un attālināta saziņas viedo tahogrāfu komplekta iegādi ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšanai. Tas ir saistīts ar jaunās paudzes digitālās kontroles mērierīču izmantošanu profesionāliem autopārdātājiem. Un noslēdzošais slaids no pieteiktajiem projektiem arī ir no valsts policijas, gan portīvo autotransporta svaru komplektu iegāde satiksmes kontrolas nodrošināšanai tieši autopārdājumu veicējiem. Tie būs 7 svari, un kā jau Lazdovska kungs pieminēja, problēma, diemžēl, joprojām saglabājas un dažkārt ir pamanāmi ļoti uzkrītoši pārkāpumi. Vēl pāris projekti ir pieteikti no valsts robežsardzes puses, gan drošas operatīvā transporta līdzekļa vadīšanas iemaņu nostiprināšana robežsardzes amatpersonām, gan tehnisko līdzekļu iegāde, transporta līdzekļu apstādināšanai un pārbaužu veikšanai pierobežā, un arī video novērošanas kameru iegāde, lai nodrošinātu kontroli robežas šķērsošanas vietās, pierobežā un tālāk valsts iekšēnē. Un visbeidzot, 2 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta projekti gan par materiāla tehniskās bāzes aprīkojuma iegādi glābšanas darbu veikšanai, gan arī ceļu satiksmes negadījuma apstākļu fiksēšanai. Un tas ir arī gan nozīmīga komponente visos šajos projektos, kas palīdz likvidēt sekas un tālāk jau novērst riskus. Un pēdējais ir lūgta kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumu. Arī par šo tomēr ir nepieciešams laiku pa laikam ar iedzīvotājiem komunicēt un atgādināt. Tālāk es mazliet pieminēšu projektus, kuri nosacīti palika zem svītras ierobežoto līdzekļu dēļ. 2 no tiem, jau pieminētais RTU projekts un apvienības pilsētu cilvēkiem pieteiktais projekts, ir apvienoti ar citiem jau realizējumiem, tātad būs kopīgiem spēkiem sadarbībā īstenoti projekti, un 3 projektu tiešām kritēriji īsti neatbilda ministru kabineta noteikumu prasībām. No Vidzemes augstskolas viens projekts par virtuālās realitātes simulātoru velosipēdu vadīšanas apmācībai bērniem, viens no Latvijas valsts ceļiem par muzeja ekspozīciju un viens no organizācijas Tauriņa efekts par kampaņu Kurjeru skola. Bet šos projektus ir iespējams pilnveidot un iesniegt nākamajā gadā jau piešķiramiem līdzekļiem ar citiem akcentiem. Un papildus tam arī jāmin, ka ne tikai ar šiem te projektiem mēs virzīsimies uz sasniedzamiem mērķiem, bet paralēli arī
jau šogad uzsāksim iniciatīvas, kā piemēram plānotais ceļu satiksmes drošības plāna 2021. un 2027. gadam vidusposma izvērtējums, kurš notiks ciešā saskarē ar OECD, Starptautiskā transporta fóruma sadarbības projektu par satiksmes drošības izvērtējumu Latvijā. Proti, mēs ne tikai izdarīsim nacionāli šo analīzi, kā ierasts horizontāli pa visām institūcijām, bet arī piesaistīsim ārvalstu ekspertus, lai šo rezultātu uzlabotu un saņemtu ekspertīzi, kā labāk politiku īstenot un kādi būtu tie instrumenti, kas mums būtu varbūt vēl jāievieš un jāpapildina esošā politika. Jau pieminētais vidējā ātruma kontroles radaru sistēmas pilnveidošana, lai noklātu pēc iespējas lielāku Latvijas teritoriju, kas arī palīdzēs uzraudzīt un novērst pārkāpumus, kā arī patiesībā veicināt noteikumu ievērošanu un ideālā gadījumā attieksmes maiņu. Jau CSDD izstāstītais projekts par smago negadījumu padziļinātu izpēti, kā pilotu projekts tiks uzsākts atbalstot šos pasākumus, un ministru abu pieminētais projekts par pārkāpumu punktu uzskaits sistēmas pilnveidošanu, tā skaitā ar šiem te brīdinājumiem, kurus varētu nosūtīt automātiski no kontrolas ierīcēm. Tas man pagaidām viss. Paldies! Vai ir kādi jautājumi, ņemot vērā, ka padomē ir jāapstiprina šis pasākumu saraksts? Tā, lūdzu. Jā, man jautājums ir ugunsdzēsības dienestam par to cilvēku informēšanu pēc ceļu satiksmes negadījumiem. Kāda tā kampaņa domāta, kāds tas mērķis, ko tur īsti domāja darīt? Jā, paldies par jautājumu. Mērķis ir izglītot iedzīvotājus, kāda būtu pareizā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma vispār, kad viņš ir noticis. Ja tur ir vairāk aspekti, piemēram, ja tur ir cietušie, kāda būtu pareizā rīcība, ja tur nav cietušie, ja tur ir, piemēram, bojāta degvielas tvertne, ko tad vajadzētu darīt, respektīvi šī pareizā rīcība izejot no iespējamām sekām. Tās tas mērķis, un tad attiecīgi tur sagatavot tiek materiāli un veikti izplatīt dažādās platformās un izglītot. Ko? 112 arī aplikācijā, protams, tas viss arī pamatinformācija jau tagad ir ievietota īstenībā, bet te vairāk ir citi vēl pasākumi. Vai tur arī paredzētu kaut kādu informāciju sniegt par, iespējams sniegt kaut kādas kompensācijas bojā gājušo gadījumā, kādu palīdzību var saņemt no valsts iestādēm? Jo bieži ir tā, ka cilvēki jau nezin, ko darīt pēc tam. Tiesiski kādā veidā rīkoties, kur dabūt atbalstu. Un runājot ar tiem cilvēkiem ir tā, ka viņi reāli pēc tam tiešām apjūk un nesņem to palīdzību. Šāda informācija šajā kampaņā nebūs, bet tā arī nav tā īsti mūsu dienesta mandāts. Es nezināšu, kurš to vairāk. Būtu viena saistīta lieta. Es redzu, ka kolēģi no EY arī jau vērš uzmanību. Viens no tiem 5 pīlāriem pētījumā ir tieši droša pēcnegadījuma aprūpe, vai ne? Kas ietilpina sevī gan to pirmo fāzi, gan ilgāka termiņa rehabilitāciju pēc šiem negadījumiem. Jā, tieši tā precīzi. Tad pēcnegadījuma aprūpe principā ietver, viens ir cietušo šī pēc negadījuma aprūpe, izrakstoties no medicīniskās rehabilitācijas iestādes, kas notiek ar šo cietušo satiksmes dalībnieku, vai viņam tiek piedāvāta sociālā rehabilitācija vai, pieņemsim, profesionālā rehabilitācija, kas būtu invaliditātes gadījumā, kur attiecīgi sociālās valsts integrācijas šī aģentūra ar šo strādā. Aizvadījām arī interviju konkrēti ar aģentūru, un tur principā ieskicējās sava veida, trūkumi un ir potenciāls uzlabot šo situāciju, jo aģentūras vārdiem principā ir tāda fragmentācija un pieprasījuma kultūra, kur šim pacientam pašam ir principā jāzina par
ka viņš tādu pakalpojumu var saņemt, ja viņš atbilst šim novērtējumam, izrakstoties no medicīniskās rehabilitācijas iestādes. Lūk, un paralēli tam arī parunāsim tātad ar šo te krīžu centru Skalbes, un tā kā esam procesā arī ar šīs informācijas apkopošanu. Pieņem, ka tas ietver arī darbu ar bojāgājušā tuviniekiem, vai ne? Jā, mēs to principā tā informācija šobrīd ir limitēta, bet strādājam ar to, lai saprast, principā, kas notiek ar šiem ietekmētajiem ģimenes locekļiem, ja konkrēti tad ģimenes loceklis ir gājis bojā ceļa satiksmes negadījumā. Zinot, kāds, teiksim, ir tā pieredze Ziemeļvalstīs, tur Latvijai vēl diezgan daudz mājas darbu izpildām, un cerams, ka pētījuma rezultātā tad nonāksim pie rekomendācijām. Paldies. Vēl kādi komentāri par pasākumu priekšlikumu tabulu? Varbūt Novikovs kundze varētu nokomentēt tos divus konkrētos projektus. Prezentācijā jau viņi bija, bet tieši to loģiku gan attiecībā uz incidentu izvērtējumu, ko mēs jau pašā sākumā minējām, es labprāt redzētu institūcijas gan CSDD, gan RTU. Es pats nesen viesojos RTU, tikos arī ar rektoru, ar transporta ekscelences centru, ko mēs vēlamies tur veidot arī pie šais jaunās konsolidētās fakultātes. Un tur neapšaubām ir visas gan zināšanas, gan tehnoloģiskie līdzekļi, lai sadarbībā ar CSDD citiem tiem stakeholderiem šeit ap galdu, lai to procesu paceltu tādā jaunā kvalitātes līmenī. Tāpēc tas priekšlikums arī no mūsu puses bija šo aktivitāti apvienot. Viņas tika iesniegtas kā divas atsevišķas aktivitātes, bet mēs acīm redzam sinerģiju un tieši vēlamies veicināt, lai institūcijas varbūt nevis izolēti strādā pie līdzīgi tvērumu jautājumiem, bet tieši ķeramies visi kopā, strādājam kā komanda, un tad droši vien tas rezultāts būs labāks un koordinētāks. Un līdzīgi ir attiecībā uz drošības kampaņām. Jā, kā jau ministrs minēja, tad tiešām tā iecerē ir tāda, ka redzot, ka divi pieteicēji ir iesnieguši ļoti saturiski līdzīgus projektus, tad efektīvāk arī līdzekļu izmantošanas nolūkā būtu tos apvienot un ar kopīgiem spēkiem realizēt. Kseno kungs jau iezīmēja vienā no slaidiem, kā izskatīsies tās rīcības, iegūstot datus un tos apstrādājot un piesaistot arī RTU ekspertus. Un mazliet līdzīgi, šeit ir arī otra, kas ir sociālo kampaņu sadaļa sadarbībā ar apvienību pilsētā cilvēkiem, kur arī jāapvieno spēki un tās metodas varbūt rezultāts būs labāks. Un pie šī, ja drīkst, tad arī ir ierosinājums padomē protokolā minēt uzdevumu visiem sociālo kampaņu īstenotājiem pirms katras sociālās kampaņas uzsākšanas saskaņot vizuālās komunikācijas risinājumu ar padomes sekretariātu. Tas ir domāts, ka, protams, uzsākt darbības tikai tad, kad jau ir piešķirti līdzekļi. Pirms tam, protams, tas netiek darīts, pirms tam ir tikai tāds uzmetums un ieceres aprises, bet ja to tālāk jau iepirkumu gaitā identificēt, būtu labi informēt padomi, kāda ir paredzēta šī vizuālā komunikācija, ne tikai lai novērstu pārklāšanās risku, bet arī lai padomi būtu viensprātis par to, kādā veidā mēs par šīm tēmām komunicējam. Jo varbūt tā ir vieglāk sekot visiem kopīgi līdzi tieši tām vizuālās komunikācijas metodēm un pieejām, jo, protams, ka viņas ir jāmaina, viņas nedrīkst būt vienmuļas, taču jāizvērās arī no tādiem riskiem, lai tas vēstījums būtu maksimāli precīzs. Labi, paldies. Ir kādi komentāri vai tad citādi uzskatām šo priekšlikumu tabulu par atbalstītu veiksmi darbā? Visiem vēlreiz jāakcentē to sadarbības nozīmi no satiksmes ministrijas puses, no citām valdības institūcijām. Protams, pilns atbalsts, daudz darba. Strādājam šajos virzienos. Labi, pēdējais mūsu priekšpēdējais formālais darba kārtības punkts - informācija par ceļu satiksmes drošības padomes domnīcas darbu un aktualitātēm un arī iepriekšējo padomes lēmumu izpildi. Vārds Novikovs kundzei. Paldies. Tad šeit es tiešām īsi iezīmēšu jau turpinājumu iepriekš stāstītajam, ka šis te iepriekš izstāstītais saraksts un pieeja projektu realizēšanai šim gadam
lielā mērā izriet no ekspertu apspriestā Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā, kurā izskatīja visus pieteikumus, visus projektus, un arī šis piedāvājums padomē, kas tika iesniegts, ko padome, paldies, jau apstiprināja. Tātad tas arī ir viens no paveiktajiem darbiem. Otra lieta ir procesi ar normatīvu aktu projektu iniciatīvām, proti tas ir ceļu satiksmes likums, kuram gan no satiksmes ministrijas, gan no iekšlietu ministrijas tika iesniegti pagājušā gada nogalē priekšlikumi. Daļa no tiem tika atbalstīta, daļa ne, bet šis likums vēl ir procesā un drīzumā tam gaidāms, laikam bija 3. lasījums. Vēl no padomes lēmumiem tātad ir satiksmes ministrijas sadarbībā ar iekšlietu ministriju un tieslietu ministriju izvērtēja, kādi būtu nepieciešami grozījumi normatīvos aktos, lai būtu iespējams piekļūt datiem, kuri tiek apstrādāti krimināla procesa ietvaros. Taču šeit ir risinājums atrasts, ka tas būs CSD kopā ar RTU realizētais pilotu projekts. Un, ja tur būs labi rezultāti, tad arī tiks identificēti virzieni, ko vajadzētu virzīt tālākā grozījumus normatīvos aktos un nostiprināt tālāk kā pastāvīgu aktivitāti. No pārējiem darbiem arī tika izskatīts jau esošo pasākumu realizēšanas process, balstoties uz pasākumu īstenotāju iesniegtajām atskaitēm, un par vairākām aktivitātēm mums ir palikuši pāri līdzekļi no 2023. gada. Attiecīgi institūcijas turpina savus uzsāktos projektus, un to mēs arī fiksēsim protokolā, ka finansējuma izlietojums, lai projektus noslēgtu, tiks turpināts šajā gadā. Tas būtībā arī galvenais laikam ir viss, un līdzīga situācija arī par Latvijas valsts ceļu projektu, kas ar video ātrumu radaru uzstādīšanu turpināsies. Paldies! Paldies, to kā iepriekšējo punktu piešķīrām 700 000, lai varētu turpināt video ātrumu radaru uzstādīšanu. Vai ir kādi jautājumi pie šī, pie domnīcas darba un lēmumiem? Ja nē, tad mums laikam bija viens komentārs arī pie citiem jautājumiem, vai ne? Attiecībā uz potenciālu padomes locekļu skaitu paplašināšanu. Jā, turpinot ministra jau minēto, mums ir piedāvājums šī gada laikā pārskatīt ceļu satiksmes drošības padomes nolikumu, jo daudzas lietas arī tīri institucionāli ir mainījušās, un varbūt ir kādas institūcijas vai organizācijas, kuras vēlētos būt padomes sastāvā. Un mēs pieņemam, protams, arī ierosinājumus un priekšlikumus par pašu nolikumu, par padomes darba kārtībām un varbūt metodikām šo te projektu pieteikumiem un kritērijiem, tā kā arī tas viss ir maināms un uzlabojams. Vienkārši mums ir iecere uzsākt pie tā darbu. Visi laipni aicināti iesniegt priekšlikumus. Labi, paldies. Un no iekšlietu ministrijas puses vēl komentārs pie dažādi. Jā, labdien. Mēs varbūt uzreiz varētu paust priekšlikumu, izvērtēt iespēju un nepieciešamību iekļaut padomes sastāvā Zemkopības ministriju un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru. Jau 20. gadā šai aģentūrai ir valsts pārvaldes iestādes status, un kopš pagājušā gada tās amatpersonas, viņām ir piešķirtas tiesības gan apturēt traktoru tehniku uz ceļu tehniskā stāvokļa kontrolē. Un, cik man zināms, tad tiek gatavots regulējums, lai šīm amatpersonām arī būtu veikt tiesības administratīvā pārkāpuma procesu. Tā kā šis varētu būt viens no priekšlikumiem, ar ko varētu papildināt padomes sastāvu. Paldies! Labi, paldies, pieņemam zināšanai. Tur droši vien būs tāds plašāks process, vai ne? Kad mēs izvērtēsim droši vien kādā no nākamajām sēdēm pretendentu loku un tad droši vien virzīsimies uz paplašināt dalībnieku sastāvu. Vai ir vēl kādi jautājumi zem dažādi? Ja nē, labi. Liels paldies visiem par darbu. Šodien tiekamies nākamajā sēdē. Paldies!